No aizvadītā gada februāra līdz šī gada februārim vesela gada garumā Ogres novada jaunieši īstenoja projektu Pacel sevi augstāk. Tā galvenais mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko apziņu, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Katrā pagastā iedalījās 3 veida aktivitātes vienā mēnesī. Katram pagastam savs mēnesis. Sākumā bija tikšanās ar pagastu pārvaldi un ar pagasta lēmējiem pieņēmējiem, bibliotekāri, skolas direktori un tā jaunieši savā starpā. Viņi diskutēja par tām jautājumiem, kas viņiem ir aktuāli. Līdzīgi kā kafija ar politiķiem. Otrā dienā uzreiz bija nākamā dienas sestdiena, tad bija aktivitātes jauniešiem par līdzdalību. Tieši mēs viņiem teicām, kāpēc ir vajadzīgs līdzdarboties pagastos, kas vispār ir līdzdalība caur neformālām metodēm, gan caur aktivitātēm, gan caur pašiem grupu darbiem. Un tādā veidā rast savas idejas, ko viņi gribētu īstenot. Un trešā aktivitāte bija saliedēšanās aktivitāte, kur jaunieši savā starpā saliedājās caur uzdevumiem un arī attīstīja kādu savu ideju. Taurupē tas bija, mēs īstenojām viņiem to volejbola laukumu atjaunošanu, citos pagastos varbūt kāds kino vakars. Pagastu jaunieši šo pieredzi vērtē pozitīvi, jo tā viņiem sniegus iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, kļūt komunikablākiem un virzīties uz saviem mērķiem. Man patika sadarboties ar citiem bērniem, kuri tādi sveši un tādi. Un es iemācījos to, ka jāpārvar tās bailes un tas viss, lai būtu drosmīgi. No sākumā mēs iepazināmies viens ar otru dažādām spēlēm un tā, lai viens otru labāk saprastu. Pēc tam jau mēs gājām pie tiem mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt šajā projektā. Tad beigās mēs visi kopīgi izveidojām volejbola laukumu. Mums bija ļoti jautri, mēs smējāmies, mums tādi joki bija. Bija ļoti labas attiecības ar cilvēkiem un daudz ko jaunu ieguvām. Arī garšīgs ēdiens bija. Mēs iemācījāmies daudz dažādas jaunas spēles, kuras varētu visādās pasākumos spēlēt. Arī zināšanas un arī vairāk mēs uzzinājām par to, kā veidot, ka mēs paši varbūt kaut kādus projektus varam veidot un iedrošināja uz kaut ko tā. Kaut ko jaunu, jā. Patīk piedalīties visādās aktivitātēs. Es pati daudz kur gājusi un Jaunsurgos dejās, modernās, visu kaut kur es bijusi piedalījusies. Tā ir man mīļākā nodarbība un tēt es maziem bērniem organizēju rokdarbus. Maziem bērniem nav ko darīt brīvdienās pēc skolas un izdomāju organizēt. Uz sporta sacensībām brauc daudz no mūsu skolas. Jā, patīk sportot. Arī lēmumu pieņēmēji aktīvos jauniešus uzslavē, jo mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmatā daļa jauniešu tomēr izvēlas savu brīvo laiku pavadīt pie datora, nevis iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Viņi varbūt paskatījās uz to, kā viņi dzīvo, kā viņi varbūt pavada savu brīvo laiku no citas puses, ka to var varbūt izdarīt arī savādāk, kaut kā, tādu piepildītāku, ar lielāku jēgu, tas laiks, lai ir pavadīts, vai tā ir fiziska aktivitāte, vai tas ir vairāk kultūras. Secinājums ir viens. Katram acīm redzot, ir tomēr jāmeklē tas savs dzīves piepildījums un sēžot mājās, skatoties, kā to dara citi, to laikam nevar iemācīties. Un tas labākais variants ir nākt kopā, izrunāties, pastāstīt, kā iet, ko var gūt no citiem. Un tas, man liekas, šis gada process ir bijis tāds man izskatījās sākums tikai. Jo jaunieši tikai pat sāk iemācīties komunicēt savā starpā. Daudz ir bijuši, es saprotu, arī tādi, kuri līdz tam nav savu viedokli publiski nekur pauduši, un tad tagad ir tas pirmais mirklis, kāds iesākums, lai vispār sāktu arī sevi prezentēt un runāt par lietām. Un izskatījās jau lēnām izkristalizējās arī tādi vadoņi jau arī, un tas jau laikam ir tas galvenais. Protams, arī no visa novada ne jau visi būs vadītāji vai lielo iniciatīvu virzītāji, bet dažus jau es redzēju, un es domāju, ka no šiem aktīviem jauniešiem arī būs labs pienesums Ogres novadam.
Kā norāda projektu vadītāja Dagnija Gūtmane, jauniešu aktivitātei pagastos vajadzētu saglabāties, jo arī turpmāk tikšot rīkoti līdzīgi pasākumi. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.